arī notika turbo kaputeni. Jāsodīt vēlas. Čau visiem, jauns video. Jā, video par turbīnu, pasētam turbīnu. Jo Lamberts mums ir uzdāvinājis turbīnu, kas ir jāieliek te iekšā, jāsabaina. Pašu turbīnas apskatu droši vien zem video apakšā var apskatīties. Lamberts viņu ir izstudējis, paskatījies, kas tā tāda ir. Tur droši vien īsākus specs var dabūt par pašu turbīnu. Kas un kā un kam viņa nākusi, un tur jau Jānis droši vien izstāstīja. Tāpēc, varbūt noskaties to video pa priekšu, un tad nāc atpakaļ un skaties, kā pasātam viņu nomainīt. Un pārmaiņas pēc mēģināsim paši nomainīt, tā teikt, mājas apstākļos. Skatīties, ko mums vajag, ko mums nevajag. Sāksim kaut ko pamazām dīrāt nost. Un, jā. Ir tā kā ir. Apgaismojums ir tā kā ir man te. Bet uz tādu lietu esmu parakstījis bišķi netīrs, bet kā jau dīzeļu vīlā tājien tas pilnīgi normāli pienākās. Kādas cerības nav nejausmas. Es zinu to, kad puikas kaut ko ir runājuši, kad stundā pusi ar viņu uzlikt un viss ir baigi labi. Pastoties visām skrūvēm, man nav tādas cerības. Bet ir ziema, salst, man te nav silti. Un jāsāk kaut kas darīt. Tā negribās, jo tā esmu nedēļu novilcis. Man ir sajūta, ka nebūs labi. Tā. Kaut ko sāksim, izrausim šito. Visu sākumā pametīsim maliņā. Ir forši, kad ir, kur iespēja ielikt. Jā. Kā ar gaišumu ir, nav pat tā. Varētu mazliet gaišāk, būt labāk skatītājiem. Lai pacieš. Jā, kas te ārā? Jāmēģina laikam visu zirnekli noņemt no. Bet šitā, es nezinu, vai man gribās laiku stādināt to video. Pirmā problēma. Kā es atcerēšos trubiņas, kuras ir ieliek kurā vietā. Bet gandrīz easy, bet nē. Bišķi iedosim gaismu. Bišķi gaisma tuneļa galā. Kasta ārā. Abūs situācija. Vienreiz bijis pavēršiens, ka nav taisni to, ko vajag. Un tad ir brīži, kas aiziet. Taču man nav nejausmas, kā īsti.
Es pat nesaprotu, kā es to turbīnu, lai noņem normāli. Šitā ir, ka iesācējis skrūvējās. Šitais nevar notikt saulainā vasaras dienā, nevis -11 grādos. Ja tā jau nav interesanti jums, vai ne? Es droši vien netaisīšu kaut kāds tailapus vai ko. Ik pa brīdim kaut kas tiks. Ko? Turbīna mums ir nost. Šis pasākums izstās. Kā šitā? Un... Jā, baigāt, jūs neko neredzat. Saulīt. Bet tik arī šitais gals pajauks nost. Eļas truba. Tika ņemta nost. Un pie reizes, par cik šitais gals arī viss tika izjaukts. Nu, tad parādīšu. Arī kvalsats tiek samainīts pasātam. Un, ko es varu teikt? 9 eiro kvalsats redpārtā. Man liekas, ļoti labs dīls. Tā kā tās arī tika pie reizes samainīts, bet ko es varu tā? Vēl virspusīgi teikt. Beigās saulīt šodien. Man tas viss notiek vairākās dienās. Un tie, kas man teikuši, ka tas ir stundas darbs, tad es neesmu mehānisms, bet saprotot stundā pusi nevar izdarīt, un viņi tik viegli neuzliekās, kā tants runā, jo tants runā baigi nepareizi. Jo sekojuši situācija, kad ja mēs paņemam, tā ir vecā turbīna, un šitā ir jaunā. Un, ja tur ir izplūdes kolektors, kam ir jānāk, gandrīz tāpat, viņš nāk klāt šitā attiecīgi. Tad, paņemot šitās turbīnas, izvietoja šitā. Tad pieliekot klāt šito vietu, tad kā paši redzat, skrūvis, špilkas ir pilnīgi nepareizā vietā. Un tagad skatoties pamanīju arī, ka šitā vieta ritīgi maisa, lai te var griezt ausi nost, to špilku nost. Bet, jā, nekas īsti nedara. Un mēs paņemam, uzliekam kaut kādu turbīnu mums ērtāk. Saprašanai. Baši redzat, vispār tur nekas nedara tā, kā viņam vajadzētu darēt. Tā kā, kas te runā, ka plug and play variants, tad vispār ne tūtam. Domās, droši vien metinās klāt. Dabūšu pilkus izsārā. Un vienkārši tupa metināt klāt. Cits variants es vispār te nekādīgi neredzu. Īstenībā pašam ir grūti filmēt un skatīties.
caur kameru un dzīvē, bet nav labi. Tā kā jā, un runājot par šito turbīnu, tad neko jau jūs baigi tur neredzat, baigi tumšais ir, bet kā es jums varētu parādīt, otrā galā jūs labāk redzat, tad asīt visu baigi kustās. Tas arī notika turbo kaputeni. Jūs jau zināt, šitā nav jābūt. Tā kā jā, būs droši vien problēmas ar šito galu. Droši problēma te ir vairāk kā vajag, tas mums nav tik easy un viegli. Tas nav ne tuvu stundā, ne divās. Es teicu, man tas viss aizņems te ļoti daudz laika. Un tad, attiecīgi, sekojošā situācija ir mūsu bišķi problēma. Jo, ja turbo nāk šitā, viņam vajadzētu pēc tās zirnekļa nākt, skrūvēties klāt, tad ir radusies problēma, kad štajā pusē aizmugurē sanāk sēne, ir iemetusies kronšteinā un gribēdams, tad šito vietu nevar dabūt zem šitās. Viņi nekādīgi te fiziski neielien. Ir variants viņu ņemt ārā, likt varbūt kaut kā attiecīgi šitā. Bet reļošanas kanāla vispār nesanāk nekas. Un jā, viņi likt kaut kā šitā vai vilkt šitā augšā, bet zūd jēga ar tādu spēlēšanos, kad tev baigā pārējie jāmetina. Un tā kā es nezinu, kas tie teica, kad plug and play skrūvējās. Tā ir tukša diršana. Dotajā brīdī es nezinu, vai man vispār viņi gribās likt, vai būtu ielikt vienkārši stoka turbīnu atpakaļ un nečkarēties lieki. Nu ko, esam atpakaļ. Tā, čau, esam atpakaļ. Tā situācija ir sekojoša. Ir vēs. Labi, ne par to stāsts. Lielais augstums pārcies, to augstumu vajag negribējās skrūvēties. Es zinu, ka jums ir turpinājums video, un nekas nemainās. Man dzīvē tā ir mēnesis pagājis, kamēr tā turbīna nav vēl uzlikta. Bet, nu, beidzot finiša gaisa redzam tajā visā pasākumā. Un pastāstīšu, ar ko mēs vispār visi saskārāmies, visi kādas ir problēmas. Sāksim ar to, kad pa izplūdes kolektoriem. Mēs bijām nonākuši tajā brīdī, kad turbīnu vedam atpakaļ un metam mieru šitam. Jo paņemot ordinālo izplūdes kolektoru, ja viņš pie motora šitā nāk, tad sanāk, kad turbīna ir apakšā un turbīnu pieliekot šitā, kur sākumā liekas, ka pat varētu saiet un vienkārši piemetināt klāt, tad situācija sekojoša, kad kaut kā jāmēģina jums te visu parādīt to vienu roku. Šis video ir tīri manis vienu filmēts. Šie turbīni pieeja šitā klāt, kas notiek. Šitā sēne atmetās. Motor telpā tas izskatījās aptuveni šitā, kā sanāk, šitā. Te, kad, es nezinu, jums baigi tumšs tas izskatās, tad jā, sēne atmetās un ir viss slikti, jā, turbīna nedara un viss. Tad, nu, bijām pie Lamberta kunga. Lamberts saka, paņem citu 1.9 izplūdes kolektoru, kam sanāk uz augšu. Šis dotajā brīdī bija no kaut kāda B4. Šitais ir B5 1Z kolektors. Un paņemot visu, pamērot, kas labāk izskatītos dar,
Man patika šitais variants, jo ir EGR vieta. Un, jo šitam nav, zinām, ka tagad skatē baigi piesienās par to. Un, jā. Te būtu bišķi problēmas, ja izdomāt EGR, bet te ir forši tā vieta. Teiksim tā, EGR trubiņa arī ir pārmitināta. Man jau vairs oriģinālā nav, kādā līkumos viņi nāk, bet, šādā izpildījumā viņi taisni sajiet. Tā, runājot par visu, mājas apstākļos to var izdarīt, kā es to daru, bet, teiksim tā, pilsētā ielas malā neko šitādi nevarēs izdarīt. Sametināt, jo vajadzēs metināmo, vajag fleksi, vajag visu kaut ko vajag. Jo izpūtējs jāpārceļ citā vietā, gofri jāpārmetina. Izpūtēji ir tā, ka šis nav baigi skaisti, bet oriģinālo flanci var pārtaisīt. Un, jā, tas ir viens plus, kad viens no flanci diezgan liels, tāpēc viņi var piegriezt, caur, salikt. Tur tādā ziņā viss ir labi. Nākošais. Te ir atdevušies vienkārši stulbums visā. Tā turbiņa jau arī. Sākumā jau likās, kad viņa varētu tā smuki derēt vienkārši virsū, uzmetināt visu. Bet tad bija atkal problēma, kad viņi šitā uzliekot, šitā vieta par tieplūdes kolektoru atmetās, un tu nevar dabūt nekādīgi klāt pie šitās vietas. Attiecīgi, dabījām tā kā viņu pacelt to turbīnu uz augšu. Mans risinājums bija tādu pa vidu trubiņu iemest, uztaisīt no rokas 2 flančus. Lamberta kungs uzreiz teica par šito, ka te būs problēma, ka šitais visdrīzāk lūzīs no svara un visa pārējā. Tad attiecīgi vēl papildus kājiņas iemetināja ar cerību, ka tas viss turēs. Ar ko vēl es saskāros? Baigi lielā problēma bija šitai pašai turbīnai. Šitā skrūve, šitā vītne. Es aizbraucu uz hidroskandu, uztaisīt eļošanas trubiņu. Oriģinālā īsti neder, citā vietā turbīnu, uztaisīt šo, kas viņa skaitās, ko darmēta visu. Un tur sākās problēma, kad nav tādu štucerīšu šitādas vītnes, kā viņai nāk ienākošā eļas truba. Tā bija problēma, tika meklēts, domāts, kas ko kā risināt visu. Beigās, kas ko kā. No Redpārt tika uzsūtīta oriģinālā skrūve, un tad jau pa skaisto iet iekšā un skrūvējās klāt. Bet arī ir maza problēma, kad taisni šitā viņa neieskrūvējās, jo redzat tieši kāpēc. Bet skidruskandā forši džeki atsaucīgi izdomāja, atrada risinājumu, speciāli gradzenu tādu. Tā kā tas ir viens. Nākošais. Protams, ir jāpērk trubas, kartera ventilācija, eļošanas truba, silikoni, jo par cik tā turbīna nāk tagad te augšā. Tad filtru kastē vairs nav vieta, tev jāpērk koniskais. Un visādi, teiksim tā kā ir. Kas vēl tāds? Tad vēl bija jānopērk visas blīvītes. Blīvēm viss 2 komplekti. Reiz tur špilks tika samainīts un visādi tādi sīkumi. Un, kas vēl? Peļošanu. Radošajā stulbumā es jau nevar atrast detaļas. Bet ir tikai cītīgāk jāpameklē. Ko es vēl gribēju parādīt? Es zinu, ka es viņu šodien te redzēju. Nekā arī ir. Oriģinālā eļas trubiņa tika pārzāģētas pusēm un tiks mīkstais posms. Šitan bišķi jāpaborē lielāki caurumi, lai derētu turbīnas. Un, jā, kaut kā tā, tas viss bišķi ievilkās, bet,
Tas pagaidām izstāst tā. Pie reizes pasādām tikai eļu, samainīt apakšā sensors, karturī un. Jā. Tā kā tā. Tāpēc saku, ielas malā šito samainīt nebūs reāli. Tad es droši vien baigi pašu skrovēšanos procesu nerādīšu. Bet tūlīt liksim visu vietā un skatīsimies, par ko mēs atkal atduramies. Pēc tam atkal droši vien pastāstīšu, kā tas viss izstāst, cik tas ir skaisti un labi. Es domāju, šito visu saliksim, palaidīsim. Čerbārīgais mapu sensors ir ielikts. Kā lai drošāk. Tas pašās beigās, ka viss būs jau daudz maz vietā, parunāsim arī par cenām. Un tad jau droši vien aizbrauksim arī līdz Lamberts kungam, lai pastāst, kā tam mums ir izgājis un parunās, kā viņiem viss šitais arī liekas. Strādās, nestrādās. Protams, regulācija vēl un daudz darba priekšā. Ķeramies pie darba un gaida nākošo kadru. Mēģināt apstāstīt. Izplūst kolektors arī vietā. Te jānāk turbīnai un tad viss apkārt. Skrūvēt tur augšā skrūvīt. Lielākais čakers ir redzējis. Groši tā spīdīgā kreisajā pusē. Mēģināšu atslēdziņo. Šitā un nekad blakus ir uzgrieznīt. Nezinu, kaut kā. Tur te, eku šitais te. Tā ir pagaidā čakarīgākā vieta pievilkt. Un ko? Esam pasātā jau, pasāts brauc. Pasāts jau īstenībā ir nobraucis jau kaut kādas 600 km ar jauno turbīnu. Viss strādā, viss notiek. Es zinu, ka es jums teicu, ka es salikšu, es jums parādīšu visu, kā tur izskatās, bet man tas atkal nenotika vienā vakarā. Es tur vairākās dienās, bija tādi vairākie piegājieniem. Bet saliku, viss iet, visi pirmie testi. Viss labi. Un jums kā bonus, kāpēc mēs braucam, video atkal ir filmētas, ka mēs kaut kur braucam. Tāpēc, ka mēs braucam pie Jāņa, Lamberta, trakā dīzelis, kas man iedeva šo turbīnu. Un gribam dzirdēt viņa viedokli par to visu, kā viņš ir uzbūvēts, kā viņš būvēt viņu varbūt savādāk. Un pastīties, ko viņš pa visu to saka, pastīties kaut kādas tās līknes, Jans teica, ka varētu vēl. Tā kā turpin skatīties, mēs būsim pie Jāņa. Es zinu, ka man tas ir gandrīz mēnesis jau pagājis ar visādiem pārāvumiem, bet jums ir vēl joprojām pusu kafijas krūze, tejas krūze. Man tas ir jau līdz kaklam un saku, sīkiem būs jāiemācās pīkstuļi likt video. Jā, šajā brīdī arī sīkais pat ir mašīnā, līdz ar to būs bišķi vieglāk būs filmēt, jo, kā paši redzējāt, ar vienu roku kaut ko rādīt, kaut ko mēģināt safilmēt, arī bišķi sarežģīt. Šodien tā forši samanģējām visu un braucam pie Jāņa, skatāmies, ko viņš teiks par mūsu uzbūvēto turbīnu. Nu labi, Rauvaļā. Tā ir gatavs beidzot. Jā, ir salikts tagad. Ja? Gandrīz. Es gribu vēl lencēt 5 pārni. Ihi, kas tā tur? Ihi turbo. Es saku, sīkam būs jāiemācās pīkstuļi likt pirmo reizi video. Nē, es jau iemācījies tagad nerunāt ar pīkstu. Kā to tas silikons forši ir aizlocījies ciet. Nu, tie pa 90 uztaisīja par bišu asāku, ja? Pa 135. Jā, jo tur sanāk, ka tās gals ir, ir... jā, es saprotu. Nē, tie pa alumīnija metrā mēs būtu varētu nometināt viņu smukāk uz leju. Pārmetināt, no 45 grādos pārlikt tā uz leju. Jo te jau arī tas ordinālais gals, nebija. Es viņu uztaisīju no melnā, jo vismaz man ir kā melno sametināt. Jā, es saprotu. Nu, labi, šitas labi sagājis. Nu, labi, nekāda vaina īstenībā. Dienas beigās, pa pusotru stundu, ja paņem, izdara, tad jau... Cik mēnesis pagājis, jā? Kāds 20 pāris stundas, 3 reizes vēst atpakaļ. Tur bija situācija. Afnim būtu baigi viegli tagad sūkni samainīt. Viens mazlis mazāk. Bet vasās var attaisīt ielas malā pa lielā vienkārši attaisīt holu. Es sapratu, jā. Šits labs. Nu labi, jā. Nē, tas ir izdarīts. Ir upgrades, priekš pasāds, man liekas, ideāli. Labāk nevar būt. Jā.
Saka, vēl N75 gribēs pārnest Jā, tu reiz Rēgā ir sataisīja, ja? Tu biji gudrāks. Jā, es jau uzreiz. Pareizi, nav stulbs. Tāpēc jau arī tas izpildes kvalitāts man labāk patika, jo Rēgā ir vieta, Jā. V4 jau nav. Ne, Tā pati trubiņa saīsināta posma, Jā. samitināta, saņērš drāti, Jā, ideāli. pasta virsū. Viss ir legāli. Notic ar sagāja, nu un dzēs neslēdz klāt, to es sapratu, ja? Nē, Palika bez viņas. Tā, kas šitas tev turbīnai. Tas ir, jā, nu. Nē, Tāpēc es teicu, to es gribētu pārnest. izpildījums ir tieši tāds pats kā cena turbīnai. Salts. Lielākais iepsiens ir tā skrūva un pienākošā eļošana. Jā, ka nevar atrast vītni īsto, ja? Vītnes nav, sūti oriģinālo Nu, to bišķi skrūvu. vienkārši, jā, Un oriģinālā skrūva arī nedara, jo šitais Banžos. banžo Cits. ir mazāks. Viņš ir speciāli savādāks. Un te ir alumīnija gredzens apakšā, lai viņi trāpītu pret centru. jā, nu labi. Viena custom detaļa jāuztais pa lielam, tā jau nekas tāds. Jo kam ir uzlikt, es uzrakstīju, viņam virpotājs no rokas izrūja. Un kā viņiem sanāca? No rokas? Nē, nu uzstādīšanas process. Vienkārši to piemetinājis. Viss, done deal. Ar 2 flančiem, bet es dabūju viņu pacelt centimetru 2 Jā. uz augšu. Nu, bet tev pārēji ir uzmetināti Jā, lielam dienas bet beigās. video ir pat tā pārēja. Viņi ir pārējā trubu, bet gar malām vēl stienīši sametināti, lai pastiprinātu to. Es jau redzu, ka pūš garām. Šitas labs space rīts tev ielikts? Visur tāds space rīts, ja? Aha. Skaties, augšā uzgriezt. Jo bišķi plānāks flants nekā špilkām sanāk. Kāds materiāls man bija, tādas ieliku. Jā, viss ir labi. Nemazai viss, labi, braucam, paņemsim grafikus, pastīsimies, ja? Nu, davai, ko viņi vispār dara, kā viņi strādā. Davai. Un kas ir Aizciet to jādara savu tālāk? kapatu. Šitais tā, lai zils nevar apzakt. Bet cilgi domāju, kāds iet kopā, braucot Bet ģeniāli, jā. Principā tikai resti bija jāizdara. Jā. Vaks, kas to telzors jāmēn tagad, ja? Es tur domāju, kaut ko sataisīšu. Kaut ko, jā. Paukšu Okay. metālu plāksni. Es varu braukt, ja? Es varu braukt pie stūrs, ja? Manas emocijas svarīgi, Viņi ja? vakardien izturēja, ka 10 minūtes vienkārši trešais pilnā slodzē līdz galam viņš gūrs, tad vienalga. Ok. Pag, bet regulēt neko nevedāt vēl, ja? Nē, viņam jau ir tas, teiksim, čipiņš iepūsts Hard. ordināli. Hard chip. Vai, laužam vaļā datoru. Šai paturi. Šā regulē. Te kāds 5 metrīgs ir sēdējis. Tāks, šo saregulēsim, jā. Mēs varam izbraukt lēnām ārā. Aptaustīties, kā viņš uzvedās. Bet pūš viss pie apakšām ir labi, ja? Jā, diezgan. Es teiktu, tas pats pagaidām liekas, tas pats kā pirms tam viņš gāja. Jā, vienkārši man liekas tā atslēga būs tā, ka viņi ir tāpat 130 turbu, tikai viņi nevar uzsprināt, jo vienkārši pati turba ir lielāka. Jā, ka viņi AVNT ir maziņš un tāpēc ātri uzpūš. Sanāk, nevar nokaut nekā viņu. Tā, kad tu sāc prasīt par daudz. Pagaid, man liekas, ka tu prasi vienkārši vairāk būstu. Viņi jau, nevar caurpūsties vairāk un viss. Tas VNT viņus tā kā limitē. Ja uzpūš it kā to būs, bet efekta nekāda. Vakar es Gaisa apjoms neaiziet ordinālo cauri. savienojumu uzprecināju šodien. Nu to, Pirms tie brauc normāli. pie tevīm ātri uzmet citu trubu. Tas normāli, ka tev uzspūst. Tiek liki, ja? Nē, pat trubu atvērās. Šitā taisna, kas noiet taisni lejā un iegriežās iekšā televizorā. Tā pamet čata. Bet Nu, es saku, redzēsim, vakar bija hardkors ar sniegā un... Es uzdevu vidžik, ja? Paplosījāties. Puikši. Es jau nezinu, tā jau redzēs. Tagad jāliek tani TDI čatiņā, Cik tā pūš? cik var pūst, un tad mēs pūšam. Un pēc tam saliekam uz sataisīta motora un atkal pūšam. Bet tev vēl stendu būs jāizbrauc, ne? Būs man to Bet jāsarunā to stends. pūšanu man interesē, ka galvas blīva. Cik esmu dzirdējis, agresīvs čips jau pat paceļ galvu bišķi un izpūš ordinālo galvas blīvu. Nu jā, skrūvas vajadzētu cietās. Var nomeņot pa vienai. Jā, Auģikam tā darījā. Jā. Pa budžetu. Nu, labi, ir kaut kāds. Nu jā, es neteiktu, ka viņi baigi labi strādā. Viņš tāds tā kā pasmok un tad aiziet.
principā regulē. Pirmā reize, kad tu pats saproti, vai vispār strādājies. Nu, tā kā grafiks pastīties. Bet kas paliek apstākļiem, ne? Vai ne? Cik forši, ka ir kvadri? Būtu pilnpiedziņš, viņš vēl ne? Kas? Šitas Šitais jau ir? nestāst. Nu, jā. Ko tu stāst? Tas ir īstais kvadriks. Kaut kas nestrādā, jā. Viņš tā kā smok nost. Labi, izbrauksim. Kaujas. Nu, reitnieks ieplūda, jau viss ir oriģinālā, viss. Tas nekas, mēs izpūtām 18.2 bārs ar Juri. Ar visu ordinālu ieplūdu. Ar stop kūleri. Ziemā strādā, jo augsts ir. Vasarā sākās nianses. Nu, jā. Tas nianses beidzās ar uzsprāgšanu kūleri. Es jau pēc brīvdienām likās, ka kūlers uzsprāg beigās, ka es trūbu. Nav uzcīt tie plasmas galiem vispār. Nē. Bet es zinu, kur labs interkolers ir. Es arī dzirdu. Un pat mājās ir. Es nezinu, vai labs. Nu, šitā Stipri oksidējies tāds. Bet, nu, ne cauras, jā, tas gan. Un pietiekoši 200 ar kaut ko zirgiem. Pat 300. Un to jādabū no tie smidzinātāji brāķētie, ja? Gumpadūzes. Nē. Vai ne? Pārbaudīsim, vai var dabūt 250 zirgus ar to turbo. Ko? Es zinu, ka pat draudzene šito skatās, viņiem tas nepatiks. Kad uzspridzās pasāt? Nu, paga, bet nāk jau Es vasara. neko nedarīšu, vēl tagad viņš vilcējs ir. Nu, jā, viņš vilcējs. Viņam kā, paga. Mēs vakar ar Aldonu uztaisījām vilcēju dragreiz. Nu, es sapratu, ka vilcējiem jābūt arī ātram. Var gadīties, ka vajadzēs. Nefilmē spidometru. Nerāda jau. Jā, pareizi. Tā kā cūkai nulli braucam. Nu, pīķo. Un galā smuki noregulē. Un tādā ziņā viss ir forši. Tikai prasītos tāds, man pie apakšām es jūtu, viņš tā kā neadekvāti strādā. Reāli vajadzētu paspēlēties ar VNT karti varbūt. Es nezinu, vai tu pamanīji, bet viņš tā kā uzsmok un tad aiziet. Jā. Nu, ot, Tas tad vajadzētu diezgan- paspēlēties, pamēģināt vai nu ilgāk paturēt ciet, vai tieši otrādāk paraut vaļā. Bet es domāju, ka vajag paraut ātrāk vaļā VNT, un tad arī viņš būs atsaucīgāks uz apakšām. Bet redz, nu šodien kaut kā nekorekti strādā, redz. Kaut kādi pārpūtieni random. Nu, ot, šā var sanākt. Nepatīgi klākēt. Pakrūzot, ja varētu sanākt, ka limpa modē ierauga kaut kādā. Redz, kā viņš laik pārpūš. Nu jā, tas kaut kā dīvaini strādā, bet nu labi, ko mēs gribam. Man cilvēks skatās tāpat tās līdzes, droši vien nesaprotas, kur vispār te ir ies. Nu dzeltenā un zaļā. Dzeltenā, ko izpild, zaļā ir tas, ko... Ko prasa. Jā, un tagad atina atpakaļ skaties vēlreiz. Vai izgriež to zaļu ārā un ieliec pa vidu video. Lai cilvēkiem neaukas. Nu labi, vismaz brauc, rūc. Nav tik traki. Kaut kur arī kustās. Jā. Eidnoties to, ka pasaules ir samērā smags. Jā, smags, to mēs arī esam pārbaudījuši. Jā, man laikam nepārsteigs viņš. Nu tā kā... Tur jau nebija liels cerības neliks. Pārsteigumi, jā. Nē, nu paga. Tajos čatos tur raksta, ka viņu vienkārši ejot tur nāvē. Nomirt var tā turbīna ejot. Tā taču tur rakstīja, Zin ka kā, baigā turbīna. Ir jau tas brīdis arī mums sasniegs 350 zirgu, no es deņu, nē. Nekad tāds Jā. Nu, pagaidām, jā. 130 turba apmēram. Nu labi, forši. Atpakaļ ielās maz. Nu viss, kūlers un smidzinātāji. Gals blīve. Nu skrūvs tik samainīsiet. 155 laikam ņūtoni bija. Tas droši vien būs kaut kad pie jums. Nu nē. Rakstat komentāros, vai gribat mājas saturu no... Kā galvas krūsi. Kā galvas krūsa. Kas vainas? Bez jūtām atslēga. Tev kāds labs riepas ir sastāv? Michelin. Es sapratu, jā. Tas jau šogad vairs Michelins nav topā. Es tā dzirdēju, jā, viss tagad nodrošina. Rištons, jā. Nē, es saprotu, ka tam pasātam nav nekā nesanāk aiziet Sanslīdē. Jo viņam ir līderi. Kā tā var būt? Nu. Bet laikam jau nav pasātam atbilstošās riepas, 5 mm Bet ziemens. Michelins Kopš Michelin neražo Krievijā, man liekas, tur ir kritusies tā... 3 vai 4 gadus vecs riepas.
Viņas nav jaunas. Jā. Viņas ir no Audi, ka viens no pirmajām. Bet viņas jau arī nebija, man liekas, no Krievijas. Īsti. Nē. Man liekas, tur tā salas. Es saprotu, ka tas kas Bridgestones tagad ir, ja? Jā, Bridgestones. Kaut kāds aizspīk, kaut kāds spīks bija. Blizaks vai kaut kam līdzīgs nosaukums bija Sailunam arī tāds pats. Tas tagad ir tēmā. Zāģi vispār tēmā. Jā. Ar tiem bija ļoti labi. Vai tā Alsens? Var iedot? Nav jau jābrauc zērgļiem. Droši, cūkā stāvbagažniekā ņem ārā. Man piecinieki nedara. Nu, tad redz pats vainīgs. Ne šitam, ne tam. Ko tu prasi, ja tev nav kur uzlikt? Nopirks normāls diskus. Varat Alsens tev ietirgot pa labu cenu. Vai 5 eiro. Nē, neko labi, pasāc. Viss kārtībā, es nezinu. Nu, vainu to galvas blīvs, domāju. Galvas blīvi? Nu, ne blīvi, bet skrūvas mainam. Nākošais ir galvas blīvi. Bet šitā pagaidām var braukāt, ne? Viņi jau neizpūtīs. Ar šito pūstu, nē. Nu, tas, ka pīķo, tas nav labi. Tas viņu vajadzētu regulēt, bet es saku, pirms regulēšanas vajadzētu galvas skrūvas samainīt. Skrūvas, jā. Pa vienai pārskrūvē un viss. Atskoja vaļā un pievilc 155 Newtonu. Tā kā viss ir salikts, tad pēc secības tā kā manuāli ir, tad viss pārē vēlreiz pāri. Kādu rūt panākt vaļā. Ok. Pats skatīšos šo video, lai zinātu, kā galvas skrūvas samainīt. Nu tā, jā. Tā. Nu nē, nu labi, viss kārtībā. Uzlikt var? Uznāsim vai jēga, ne? Var, es jau runāju. Gluži mājas apstākļos to nevar, ja tev nav metināmais un urbis un... Nu tad nevar čatā rakstīt. Nevar. Nevar čatā rakstīt pa pusotru stundu. Nevar. Nu, tad būs jāuzliek pāris tādas ir. Tev ir jābūt kaut kādiem instrumentiem mājās un bišķi kaut kāds metāla apstrādes zināšanas arī. Metināmais, piemēram. Čoms virpotājs. Jā. Jā. Jo tā kā man forši flāčs izgriez bija plāzma. Šis īstenībā dienas beigās ir maldinoši. Nu, drausmīgi. Tas nav tā, ka ielas malā stundu ar pusi. Jā. Un pēc šī visa viens aizgriez sēdošais izdomā, kur VNT20 ātri uzlikt uz viņu P6. Vai ne? Man pavēlt iedē. Ņemt vēlreiz pavēlt ihī turbo. Nē. Tev pietika? Es jau saku, es 2 reizes tev viņu veidu atpakaļ ar tekstu un nebūs liek. Es pasūtīšu citu RRA un miers. Vai kur šits izplūdes kolektors? Jā, bet pagaid, tev tavam arī jāuzliek ihī turbo. Tu jau tagad zini, iestaigāt taciņu. Sāt uzdāvināt vēl vienu. Ar to skrūvi, lai ir vienīgi pastīšos. Nav. Es jau skatījos. Es jau biju domāju. Lētāk turbu pasūtīt. Jo es jau skatījos, ja tā skrūva maksā 25 eiro. Jā, lētāk citu turbu. Nu jā, bet nav ar tām skrūvēm. Jo es redpārtā sūtīju to skrūvi. Jā. Oriģinālā skrūve, nekā cita līdzīga, nekā nav. Lūdzu. Patās, jā. Jā, nu labi. Forši. Es varu iet atpakaļ darboties, ja? Jā, mēs varam pazust. Tieši uzreiz zvanu un sauc mani. Nu ko, Lamberta viedokli par šo visu projektu redzējāt? Jā, jāliek ir galvas skrūvs un tad jau jāpūš failiņš iekšā. Jo galvas skrūvs bija tas arguments, kas man baidījuši tajā visā pasākumā. Pasāds kustās, viss tā kā iet. Ierakst kaut ko komentārā forši, vai tiešām mums pašiem jāmaina, vai tas ir jāfilmē, vai vienkārši pa pusi, vai jāsamaina, jāiedzina servis, uz labu servisu kādu. Tā kā jā, nosabo, ieliec laiciņu. Un pats labākais, ja tu esi šitik tālu nosties video, tagad būs aizkadri no tapšanas brīža, jo man bija brīži, kad es ar telefonu šo to safilmēju, tur Jānim kaut ko aizsūtīt vai kādam citam. Es jau zināju, kas notiek. Tā kā ir vērts pastīties līdz galam un pastīties aizskatru. Tā kā piesabot nospied laiks, pasūt kādu mērču un tiekās nākošajos video. Ja viņš pasādami turbīnu nost. Šitā jau vēl pūtīs, ne? Kaut kas top. Nevar to turbo tik viegli dabūt virsū.
aizseku flanci. Viens skrūvi jau izurbu, materiālu izgriezu. Jāizurbu vēl 2 caurumi, jāsaliek. Es tikai nezinu, kā līdz pa vidu dabū lielāku caurumu, bet ir ideja, bet ceru, ka sajies. Tad man ir vēl jāuztaisa šitam galam šitāds flancis. Nu, kaut kā tā darbojos, uztaisīšu flanšu, te zināšu, kādu man trubiņu vajag. Un darbojos, jā. Radošais ieslēdzies. Tā, mēģināšu parādīt. Visi smuki. Te arī sanāk tā kā pret caurumu. Es paņēmu bišķi lielāku, te sanāk smuki. Te sanāk tad maza gropīta. Labi. Bet ir problēma šitajā vietā. Jo, ja nāk šitien truba, šitā te virsū, tad viņu varētu metnāt te klāt, bet te kā, lai piemetina pie uzgriežņa, ka tur nav vietas. Tā atstarpīte ir diezgan... Stāvi. Video jāfilmē. Stāvi. Nu jā, tagad saprot, viņi pieliek te klāt, tā jau viņš šmuki uziet. Te situācija. Bet man ir doma, ka es varētu traukt skrūvēju galu nost. Šitā te. Tā varbūt tur šuvīti uztaisīs, paslīpēs. Vajadzētu sajiet. Ak, tu mazais draņķīts. Paņēmu nolūzās. Un es līdz galam nevaru iziet caurumu. Nevis caurums ir pakaļā, bet turbuma. Draņķis man nav tāda vairāk. Ir mazāks.